pieredzi ārzemēs, tas ir Erasmus jauniem uzņēmējiem. Un tā ir diezgan liela programma, kas norisinās. Šogad mēs svinam apaļu jubileju 15 gadus. Un programma notiek visā Eiropā. Tā ir mobilitātes programma, kur cilvēkiem, jebkurā vecumā, ir iespējams iegūt pieredzi ārzemēs un attīstīt savu uzņēmumu, dibināt jaunus kontaktus un iegūt ļoti, ļoti vērtīgu pieredzi. Tad kāda ir tā programmas būtība? Tā sastāv no 2 daļām – jaunie uzņēmēji un mentori. Es to raksturotu, un tas nozīmē to, ka jaunais uzņēmējs dodās pie mentora uz kādu no Eiropas Savienības valstīm. Es jums pastāstīšu vēlāk arī kādu interesantu faktu, varbūt kāds vēlas doties uz kādu tālāku valsti, tad tas mums arī būs drīz pieejams, bet pagaidām tās ir Eiropas Savienības valsts un Eiropas valsts. Un tad, kāds notiek, tad notiek praktiska darbošanās mentoru uzņēmumā, kur ir iespējams iegūt visdažādākās zināšanas, jebkurā jomā, kas jums interesē, kur jūs vēlaties sevi pilnveidot, iegūt kontaktus, jo uzņēmēja darbībā, kā jau mēs zinām, ir ļoti svarīgi kontakti arī daudzās citās dzīves jomās. Un tad doties arī tādā ļoti vērtīgā pieredzes apmaiņa. Un mēs ar ļoti lielu uzsvaru liekam uz to, ka tā ir pieredzes apmaiņa. Daudz cilvēku var domāt, ka tā ir savā ziņā arī prakse, bet tā nav. Mēs arī, tas arī nemaz nevar būt, jo tā nav programmas būtība. Programmas būtība ir, ka tā ir pieredzes apmaiņa. Jaunais uzņēmējs dalās savā pieredzē, savās zināšanās, mums katram ir savas stiprās puses, mums ir katram sava joma, kurā mēs attīstāmies. Un ir arī mentors, kuram ir savas zināšanas, un viņš tad ar jums dalās ar savām zināšanām, ka tajā jomā, kurā viņš ir eksperts, un tajā jomā, kā jūs izvēlējušies pie viņa doties. Tad kādi ir tad ieguvumi? Ieguvumi ir biznesa iemaņu attīstīšana, kas ir ļoti svarīgi, protams, pieredze, jauna, vērtīga, ko jūs noteikti varat arī pēc programmas rakstīt savā CV, ka jūs esat devušies pieredzes apmaiņā, ideja apmaiņa, kas arī ir svarīgi. Reizē mums ir stāsti, cilvēki aizbrauc ar vienu ideju apmaiņā, bet no apmaiņas atgriežas ar pilnīgi citu, ar jauniem iespaidiem. Mentors ir ieteicis, ka varbūt ir jāsāk darboties citā jomā, un kur ir daudz vairāk, plašāk iespēju ar tām zināšanām, kas jums ir, piemēram. Un noteikti, tas ir jauna tirgus apgūšana, kas arī ir svarīga, lai veidot savu uzņēmumu, lai iegūtu lielāku kontaktu bāzi un attīstītu sevi. Un, protams, arī ļoti svarīgi tāds aspekts arī ir kultūras atšķirība, izpratne, ka jūs dodaties to valsti un jūs tur dzīvojat, jūs mācāties arī par viņu kultūru, par to, kā cilvēki tur dzīvo un dažādām tiešām kultūras iemaņām. Tad mums arī ir bijušas iepriekšējais cikls, kā es minēju, programma ilgs 15 gadus jau, un šis ir 13. cikls, kurā jūs varat doties. Interesanti ir tas, ka programmai nav pieteikšanās termiņa, bet mums ir tā, ka ir ierobežots budžets, līdz ar to mēs iesakam cilvēkiem laicīgi pieteikties programmā, ja viņi vēlas doties, jo arī dokumentu kārtošanas process var būt ilgs, bet par to es jums pastāstīšu mazliet vēlāk. Tad mums kopumā pagājušajā ciklā ir notikuši 38 apmaiņas, un mums arī tagad šajā ciklā pašlaik ir notikušas un vēl notiek 38 apmaiņas kopumā. Jā, mums tagad arī vairāk cilvēki ir devušies apmaiņās. Mums precīzi tagad ir uz vietas, aizdevušies projām uz citām valstīm ir 7 dalībnieki. Un galamērķi ir visdažādākie, populārākais galamērķi pagājušajā ciklā un arī šajā ciklā ir Spānija un Itālija, ka tur ļoti cilvēkiem patīk doties, laikam pēc, ka tur ir silti, forši un mums visiem patīk arī siltums, un arī, protams, ir arī Skandināvu valstis, kas ir daudziem dalībniekiem aktuāls, jo tiešām tas ir liels tirgus, ko ir ļoti vērtīgi iekarot, un tas arī atrodas mums tuvu stratēģiski. Tad tā arī ir Zviedrija, Lielbritānija. Pagaidām uz Lielbritāniju nevar doties, bet par to es jums pastāstīšu vēlāk, no nākamā gada to jau varēs. Ja tā ir jūsu intereses valsts, un tur jūs vēlaties gūt zināšanas.
Un, jā, populārākās industrijas ir mārketings šajā ciklā, fotogrāfija, un arī ļoti populāri, jā, ir arī pasākumu nozare, kur cilvēki vēlas attīstīties, tehnoloģijas, IT aplikācijas tieši vairāk. Un, jā, tās nozares pagājušajā sasaukumā arī tas bija ļoti aktuāli, jā, tiešām tagad ir mārketings, un tas arī ir populārs, un tas ir sistēmā daudz mentori, kas darbojas šajā jomā. Tā kā zināšanas var iegūt visdažādākajās jomās, arī finanšu, jā, es teicu, jau arī pasākumu industrija, IT nozare, viesmīlības nozare, kafejnīcas, visdažādākajās jomās, kādas jums var interesē, un arī var meklēt ļoti konkrētu jomu, var meklēt plašāku. Tas ir tiešām atkarīgs no jums, no jūsu mērķiem un jūsu motivācijas, kā jūs vēlaties izmantot programmu. Tātad programmas soļi. Kā tad tas viss notiek? Pirmais ir atbilstība kritērijiem. To es jums parādīšu vēlāk. Kritēriji nav traki, tie ir tikai pāris, un lielākā daļa arī atbilst šiem kritērijiem. Tad notiek reģistrācijas process. Reģistrācijas process ir tāds, ka jums ir jāizsniedz CV un biznesa plāns, par ko es pastāstīšu arī vēlāk, un jāapraksta neliela motivācija, kāpēc jūs vēlaties piedalīties programmā. Un jāizpild arī, protams, personīgā informācija, kas arī ir svarīga sastāvdaļa. Un tad notiek, tas ir garākais programmas process, kur tā ir mentora atrašana. Un to var arī sākt pirms programmas darīt, bet jūs nedrīkstat satikties ar šo mentoru pirms tam. Jūs viņu varat meklēt LinkedInā, vēl dažādos caur paziņām, draugiem, mentoru, bet jūs arī varēsiet pēc reģistrācijas un pieteikuma apstiprināšanas meklēt mūsu sistēmā mentoru. Mūsu sistēmā ir vairāk kā 5000 mentori, kuri regulāri pievienojās vēl programmai, klāt cilvēki. Un tad ir sadarbības plāna sastādīšana. Sadarbības plāns ir domāts tam, lai abas puses vienotos, ko jūs sagaidat no apmaiņas. Lai būtu tā, ka tas, ko jūs sagaidat, piepildītos, un tas, ko mentors no jums sagaida, arī piepildītos, un lai tad tā apmaiņa būtu veiksmīga un abas puses būtu apmierināts. Tas ir kā tāds sadarbības līgums, ko jūs abi sistēmā arī apstiprinat, un pēc tam jau notiek pieredzes apmaiņa, un mēs ar jums slēdzam līgumu par stipendijas izmaksāšanu. Jā, šajā programmā ir stipendija, kuru mēs izmaksājam katru mēnesi. Dalībniekiem par to arī vēlāk, kādas tad ir tās stipendijas, un tad, kur jūs varat arī doties. Tad kritērija, kāda ir tad jaunajiem uzņēmējiem, tad jaunajiem uzņēmējiem ir jābūt vismaz 18 gadus vecam. Programmai nav vecuma sliekšņa, programmu var izmantot jebkurā vecumā, kas ir ļoti interesanti ar Erasmus programmā. Nav tādas citas programmas, kur būtu šāds kritērijs. Un tad ir jābūt Latvijas Republikas rezidentam. Tas nozīmē to, ka jums ir jādzīvo vismaz pusgads Latvijā, un tad jūs varat pieteikties caur mūsu kontaktpunktu. Jums nav jābūt Latvijas pilsonim, jums ir jābūt Latvijas rezidentam. Tā arī ir tāda viena programmas īpatnība. Un uzņēmēja darbības pieredze, kas nav lielāka par 3 gadiem. Jums iepriekš nevajadzētu būt, tas nozīmē to, ka, ja jums ir oficiāli reģistrēts uzņēmums vairāk kā 3 gadus, jūs tad bijis valdes loceklis un patiesā labuma guvējs, tad jūs programmā skaitaties jau kā mentors, nevis kā jaunais uzņēmējs. Un arī programmā jaunai uzņēmēji darbība skaitās arī pašnodarbinātā status, ko var uzreiz pateikt. Bet tas arī atkarīgs, cik tas ilgi ir bijis, cik tas ir bijis nopietni, un mēs to izskatām individuāli katru gadījumu, kāda ir katra cilvēka pieredze, un kad ir reāla biznesa ideja vai eksistējošs uzņēmums. Nav obligāti jābūt uzņēmumam dibinātam, lai piedalītos programmā, ir jābūt idejai, kas ir aprakstīta biznesa plānā. Protams, var arī būt uzņēmums, kā jau teikts, līdz 3 gadiem. Un pieredze summējās. Tā kā visai kopējai pieredzei nedrīkst pārsniegt 3 gadus. Tas arī ir jāatcerās.
Kā tad notiek reģistrācija? Tad jums ir jāiesniedz CV un kritērijiem atbilstošs biznesa plāns. Biznesa plānā mēs sagaidām no jaunajiem dalībniekiem to, kad jūs iekļaujat aprakstu par savu ideju, ir iekļauts mārketinga plāns, iekļauts konkurentu analīze, kur jūs uzsverat, kādi ir jūsu lielākie konkurenti. Tad arī ir iekļauta SWOT analīze, finanšu plāns, un finanšu plānā ir jābūt break-even analīzēm. Pēc pasākuma jūs droši varat rakstīt mums e-pastus, pašā pēdējā slaidiņā būs norādīts, kāds tas ir, un mēs jums atsūtīsim detalizētāku informāciju par to, kādam tad ir jāizskatās CV un kādam ir jābūt biznesa plānam, ko mēs sagaidām. Un jāizpilda anketa, kur jūs varat atrast erasmusentrepreneurs.eu mājaslapā. Tur arī notiek visa reģistrācija, tur arī atrodama ir mūsu šī mentoru sistēma. Jā, kā jau es teicu, kur ir arī kritērija biznesa plānam. Jā, biznesa plānam nav jābūt ļoti plašam, tur ir jābūt svarīgākai informācijai aprakstītai. Un tas 8 līdz 15 lapas puses ir tāds optimālais, ko mēs sagaidām. Nevajadzētu būt mazāk par 8 lapas pusēm, var arī būt vairāk par tām 15, bet nevajag arī tā, kad ir pāri 20, 30 lapām, tas jau būs nedaudz par daudz. Tad mēs varam lūgt arī nedaudz samazināt šo biznesa plānu, bet jā, tad šeit ir tie kritēriji, noteikti arī rakstat mums, mēs visu nosūtīsim jums e-pastā, arī pēc šī pasākuma mēs nosūtīsim informāciju par pieteikšanos procesu. Tad, kā notiek mentora atrašana, un svarīgi ir noteikti, kā jau es vairākas reizes minēju, ir izvēlēties nozari, kurā jūs vēlaties iegūt zināšanas. Jo datu bāze ir plaša, un ir tā, ka šo programmu var izmantot vienreiz dzīvē, un vairāk nevar dalīt tos posmus, kad es vēlos doties uz vienu valsti pie vienu mentoru, un pēc tam uz nākamo valsti pie citu mentoru. Mums ir cilvēki jautājuši jautājumu, vai tā var darīt, tad atbilde ir nē, tā nevar darīt. Programmas laikā var doties uz vienu valsti pie vienu mentoru. Protams, tas, ko jūs darat uz vietas, ir atkarīgs no jums, bet jā, viena valsts, viens mentors. Jā, izvēlēties interesējošo valsti. Galvenais ir atrast kopīgo valodu ar mentoru. To arī ir ļoti daudz mūsu dalībnieku uzsvēruši. Kad viņi meklē mentoru, galvenais ieteikums, ko viņi ir iesaka, lai jums ir veidojis kontakts ar šo cilvēku. Jo, tā kā jūs dosieties apmaiņā, jūs ar šo cilvēku strādāsiet dienā. Tas ir svarīgi, lai jums veidojas labs kontakts un lai jūs būtu, kā saka, uz vienu viļņu abi. Un varētu forši sastrādāties. Tad, kā notiek sadarbības plānu veidošana, tad ir sadaļa par mērķiem, kur jūs aprakstat jauno uzņēmēju, tas ir jūsu mērķus, arī, ja šeit ir pieslēgušies mentori, tad arī mentoru mērķus, un tiek noteikts darba grafiks. Darba grafiku atkarīgs, jūs sastādat no tā, cik ilgi jūs dodaties apmaiņā. Ja jūs dodaties apmaiņā, var doties no 1 līdz 6 mēnešiem, un ja jūs dodaties apmaiņā līdz 3 mēnešiem, tad grafiks tiek sastādīts nedēļās, ja vairāk kā 3, tad mēnešos. Tad ir sagaidāmie rezultāti, ko jūs tad beigās sagaidat no šīs apmaiņas, un tad notiek apstiprināšanas process, kur iesaistītās puses apstiprina jūsu sadarbības plānu. Tad, kad notiek sadarbības plāna veidošana, mēs slēdzam ar jaunu uzņēmēju līgumu par stipendijas izmaksāšanu. Jā, atkal kopumā, kas tad ir šī pieredzes apmaiņa? Un tad, jā, tad ilgums ir, kā jau es iepriekš minēju, no 1 līdz 6 mēnešiem. Jūs atrodaties apmaiņā, apmaiņas periodu nosakat jūs paši, to nenosakām mēs. Jūs varat izvēlēties atkarībā no jūsu grafika, kāds jums ir dzīvē noslogojums un ko jūs darat. Jā, un arī apmaiņu var dalīt periodos, bet apmaiņa ir jāizmanto gada laikā. Jūs varat tos mēnešus
tā kā dalīt gada griezumā. Jā, ja mums ir arī. Tā arī var darīt, tā arī dalībnieki dara, kad viņi dodās, piemēram. Piemērs ir dodās vasaras sākumā, vasaras vidus ir tāds karstais laiks, kad viņiem, piemēram, uzņēmumā notiek lietas, tas ir tieši saistīts ar pasākumu nozari, un pēc tam rudens sākumā atgriežas atpakaļ pie mentora, mācās, un tad dodas atpakaļ uz Latviju un turpina attīstīt savu uzņēmumu. Tas ir kā viens no piemēriem. Jā, un tad ir arī ikmēneša finansiālais atbalsts. Finansiālais atbalsts ir atkarīgs no valsts, kur jūs dodaties. Mums būs arī tālāks slaids, kur varēsiet redzēt, kā tad stipendijas atšķirās dažādās valstīs. Nav viena konkrēta summa, ko mēs izmaksājam uz visām valstīm. Summas atšķirās no valsts uz valsti. Un, jā, un tad ir mentorings, kas ir tā galvenā būtība šīs programmas, kad jūs iegūstat kaut ko jaunu, jūs mācaties, jūs attīstat sevi. Un, jā, praktiski darbojoties, praktiski uzreiz arī mentoru uzņēmumā jūs varat pielietot un savā uzņēmumā šīs iegūtās zināšanas un darboties, mācīties un iegūt sev. Jo mācīšanās jau tas ir tāds visa mūža garumā lieta, ko cilvēki dara un papildina savas zināšanas. Tā kā šī ir ļoti forša programma, ko noteikti izmantot. Un arī ļoti svarīgi ir, ka palielinās kontaktu loks, jo, kā es minēju, tad visās dzīves nozarēs tas ir svarīgi, kādas cilvēks jūs pazīstat, jo vairāk jūs cilvēks zinat, jo, protams, tas ir vērtīgāk, labāk un foršāk. Tad, cik ilgi ir tā laika skala, kas arī ir ļoti aktuāls jautājums noteikti, tad dokuments sakārtošana noteikti no 2 līdz 4 nedēļām. Un parasti tas atkarīgs no paša dalībnieka arī ļoti, cik aktīvs ir dalībnieks, cik aktīvi jūs sadarbojaties ar mums. Un, ja jo aktīvāk jūs sadarbojaties mums, jo ātrāk mēs varam nokārtot visu procesu. Un, jā, principā sadarbības plānu mēs izvērtējam no sevis diezgan ātri, mēs viņu izvērtējam, mēs jums dodam feedbacku, ja kaut kas ir jāuzlabo. Ja viss ir kārtībā, mēs to ievedam sistēmā, un tad tas tiek apstiprināts no citām iesaistītajām pusēm. Principā, jā, šis process notiek diezgan ātri, ne ātri, bet notiek diezgan var arī ievilkties reizēm, bet tas ir arī tāda lieta, ka šī apmaiņa ir iesaistīts ļoti daudz puses, un tāpēc arī ir šis periods tik ilgs, jo ir atbildīgās iestādes, kas pārbauda dokumentus, vai viss ir atbilstoši tā kā vajag, jo tur arī ir iesaistīti finansiālie līdzekļi, un reizēm apmaiņas tas ir random checks, viņš saucās, ka tas paildzina to procesu nedaudz, bet par to nav jāuztraucās, un mēs arī darām visu, lai pēc iespējas ātrāk varat doties apmaiņā. Tad, kādas ir valstis, kas ir ļoti aktuāli, ļoti interesanti informācija noteikti jums? Tad tās ir visas Eiropas Savienības valstis, kurām var doties arī Albānija, Armēnija, Bosnija, Hercegovina, tās, kas arī ir Eiropas Savienības partneru valstis, attālākie reģioni, ļoti populārs galamērķis ir Kanāriju salas, silti, forši, ļoti daudziem cilvēkiem patīk tur doties, un arī, jā, visas aizjūras zemes, un tām droši var doties. Un interesanti, ka no 1. februāra mums būs pieejams apmaiņas uz ASV, Kanādu, Singapūru un atkal uz Lielbritāniju. Tur ir ļoti līdzīgi nosacījumi, kā apmaiņām uz Eiropā. Tur arī izmaksā stipendiju, tikai mēs varam teikt, tur ir nedaudz grūtāk atrast mentorus. Un ir tas, ka tiek izmaksāta stipendija, bet netiek sekta ceļošanas izdevumi, kas arī ir jāņem vērā, ja piesakās, bet, ja ļoti liela interese doties, droši jau tagad var pildīt savu pieteikumu, pieteikties un jau sākt meklēt mentoru. Tad, kāds ir finansiālais atbalsts, visinteresantākais, lielākajai daļai gan jau, ka slaids šis ir, kas arī ir ļoti svarīgs slaids. Tad, kādas ir šīs stipendijas, maksimālā stipendija, ko mēs izmaksājam, ir 1200 eiro mēnesi. Mums no 1. jūnija palielinājās stipendijas arī.
Un, jā, visi attālē reģioni, attālas teritorijas, arī ar 1200 internacionālajiem šiem te Kanādai, Singapūrai un Kanādai, Singapūrai būs 1050 eiro un ASV bija 1200. Jā. Un, jā, te arī pārējās var redzēt no aktuālajām, tad Spānijā ir 900 eiro mēnesī, Austrijā ir 1000. Jā, tas ir ļoti atkarīgs no reģiona, kur jūs dodaties. Šī stipendija netiek aplikta ar nodokļiem. To summu, ko jūs redzat šeit, to summu jūs arī saņemsiet, noslēdzot ar mums līgumu. Šeit arī jūs varat redzēt mūsu pieredzes apmaiņas. Šeit attēlā, kur jūs redzat 3 cilvēkus, tur tā trešā meitene, tā ir viena no mūsu jauniem uzņēmējiem, Karīna, kas arī nesen mūsu sociālajos tīklos parādīja savu dienu apmaiņu, tā kā dienu savu apmaiņā. Un viņa ir devusies pie brīnišķīgiem uzņēmējiem, cepurniekiem, kas Austrijā Vīnē taisa cepures un mācās no viņiem šo brīnišķīgo mākslu, kā to darīt, attīst savu uzņēmumu tur arī. Un noteikti piesakojot mūsu sociālajiem tīkliem. Es zinu, ka daļa, kas šeit pieslēgusies, ir redzējis reklāmu sociālajos tīklos. Noteikti piesakojiet mums, jo mēs liekam aktuālāko informāciju par apmaiņām, mēs informējam dalībniekus, mēs dalāmies pieredzē, ko tad dara mūsu dalībnieki. Un noteikti tur var lasīt pieredzes stāstus, atbildam uz aktuāliem jautājumiem. Mēs esam tur ļoti, ļoti aktīvi, mēs cenšamies būt aktīvi, lai stāstītu par apmaiņas iespējām. Jā, tad pa vidu jūs varat redzēt tā attēlu, kurā ir mūsu mentors un jauna uzņēmēja no Ukrainas. Programma ir pieejama arī Ukraiņiem. Tā kā, jā, mums arī Latvijā ir mentori, kas labprāt mentorē jaunos uzņēmējus, jo mentoriem tā arī ir priekšrocība. Viņi iegūst palīdzīgas darba rokas, kā saka, un vēl attīst savas mentorēšanas spējas, kas arī ir ļoti plaša kultūra Eiropā. Cilvēkiem tas interesē, viņi labprāt dalās savā zināšanās, jo tas ir vērtīgi, tas, ka tu vari nodot to, ko tu esi iemācījies. Un, jā, un arī tad tālāk nākamajā attēlā ir arī viena no mūsu dalībniecēm, kas ir devusies uz Maljorku, Spānijā tagad, un jā, Paula, kas mācās arī par mārketingu un tādām lietām. Viņa arī ir ļoti forši iet apmaiņā, viņa arī ir ļoti priecīga un apmierināta ar visu. Tā kā, jā, mēs jūs arī uzmanam apmaiņas laikā, tā kā monitorējam, kā jums iet, kā jums viss patīk, vai jūs jūtaties droši tur, kur jūs esat. Ja jums kaut kas nav kārtībā, tad mēs sakam, dodiet mums ziņu, zvaniet, rakstiet. Un tad mēs risinām, ja kaut kas nav kārtībā, protams. Jo mēs esam atbalsta punkts visas apmaiņas laikā, sākot no brīža, kad jūs reģistrējaties, līdz brīdim, kad noslēdzās apmaiņa. Un jā, tad droši reģistrējieties, tur ir links uz anketiņu, kur jūs varat reģistrēt savu interesi. Mēs arī izsūtīsim jums arī, protams, e-pastu pēc šī pasākuma. Jā, tas arī tad jā, droši sazinieties ar mums. Mums arī rekur ir ielikt mūsu sociālajie tīkli. Jā, ja kādam ir jautājumi, droši rakstat viņus chatiņā. Mēs pēc prezentācijas beigās atbildēsim uz to. Bet jā, es gribētu tagad dot vārdu Monikai, kas ir arī mūsu programmas dalībniece, kas devās uz Tenerife savā apmaiņā. Tad jā, tad es ceru, ka viņa ir pieslēgusies mums. Čau, es esmu šeit. Čau. Super, jā. Tad es tev tagad došu vārdu, un tu vari pastāstīt par to, kā tev gāja apmaiņā. Super. Tos manus slaidiņus tu tad pārslēgsi, ja? Jā. Vai kā mēs? Jā, okay, es tur jau. Kaut kā pamāšu. Nu, jā. Pirmkārt, ļoti forši būt šeit. Paldies, Elizabete, ka pasauci. Prieks redzēt arī tevi, tā pa telefonu esam un e-pastos komunicējušas. Tiešām, kā Elizabete teica, cauri visam šim procesam Sīvita bija ļoti, ļoti atbalstoša.
gan visādos kaut kādos izaicinājumos, gan tehniskās lietās, un tas ir ļoti jauki, jo nevienmēr varbūt kaut kāda tā aģentūra, ar ko tu strādā, ir tāda, kas tiešām balsta un virza tevi un ir līdzās. Bet par mani, tātad es esmu Monika Diana Cālīte, un es biju Erasmus for Young Entrepreneurs šajā te apmaiņā Tenerifē, un pavadīju tur 3 mēnešus, un pirms es sāku stāstīt, ko es tur darīju, varbūt varam pārslēgt nākamo, un es varu īsumā pastāstīt par sevi. Pirmkārt, man ir prieks redzēt šeit tik daudz, tiesa gan ar izslēgtām kamerām, bet vismaz bildītas ar cilvēkiem, kurus acīm redzot saista uzņēmēja darbība, un tas ir kaut kas tāds arī, kas ir liela mana kaislība. Pēdējos 2 gadus tagad jau mans uzņēmums ir attīstījies vairākos virzienos, bet primāri tas, ko es daru, es strādāju ar cilvēkiem gan individuāli, gan grupās, un mēs identificējam, kas ir neapmierinātības cēlonis viņu dzīvē šobrīd, kādā jomā vai dzīvē kopumā, un kur viņi gribētu nonākt, un tad kāds ir tas vislabākais, efektīvākais veids, kā es kā personīgās izaugsmes trenere varu palīdzēt viņiem to sasniegt. Un interesanti, ka šajā procesā daudzi no cilvēkiem, kas pie manis nāk, minēja, ka tas viņu laimes atslēga varētu būt tieši uzsākt pašiem savu uzņēmēju darbību, bet bieži vien, starp citu ir interesanti, varbūt jūs varat pat čatā padalīties, cik daudziem no jums ir tā biznesa ideja tādā idejas līmenī un cik daudzi jau ir uzsākuši darbu pie tās. Jo sanāca, ka bija diezgan daudz to cilvēku, kas prasīja man, kā tad attīstīt savas biznesa idejas, un tad es to attīstīju kā vēl citu virzienu, jo paralēli es sāku attīstīt arī mobilo aplikāciju mērķu sasniegšanai, lai mēs varētu ilgtermiņā pieturēties pie mērķiem un nepadoties, un tur diezgan daudz sanāca pamācīties par to pašu biznesa plāna veidošanu un vairākām lietām, kas pēc tam lieti noderēja arī iesniedzot šo Erasmus for Young Entrepreneurs pieteikumu. Līdz ar to, ņemot vērā, ka es attīstīju to aplikāciju, tad sākotnēji mana ideja bija doties uz Ameriku, kur Elizabete minēja forši, ka būs tāda iespēja atkal, jo šobrīd, cik es saprotu, vai ne viņas nav, viņa ir iepauzēta, tu mani labo, ja es kaut ko nepareizi stāstu. Bet tā tad, jo, kā Silīcija ielajā, protams, tiek attīstīti visi lielie tehnoloģiju uzņēmumi, un tad es domāju, ka es braukšu arī tur. Bet tas, ko es noskaidroju, un ko arī jums visiem iesaku darīt šajā procesā, rūpīgi noskaidrot, kas un kā, ka lai gan tā stipendija ir laba, bet tomēr tur ir vajadzīgs diezgan liels savs ieguldījums, jo izmaksas ir ļoti lielas. Un tāpēc es sāku savu mentoru un lokāciju, uz kuru doties, meklēt citā veidā, un te mēs varam pārslēgt uz nākamo, un tas, kā es to darīju, es pirmkārt googlēju, googlēju, meklēju sociālajos tīklos, prasīju paziņām, un galu galā ierakstīju šādu ierakstu ļoti daudz Facebook grupās. Bet šeit es vēlos tiešām uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi jums katram pašam zināt un pirms jūs sākat to mentoru meklēt, varbūt priekš sevis nodefinēt un uz lapas uzrakstīt, kas tad ir tas, ko jūs tieši no viņa sagaidāt. Jo varat arī redzēt, what I'm seeking, es diezgan precīzi noformulēju, ka es vēlos, lai tas ir cilvēks, kam ir pieredze tieši šajā laukā, kas man interesē un kurš varētu mani apmācīt un atbalstīt iziešanā tā kā uz starptautisku tirgu. Un pateicoties maniem ierakstiem ārkārtīgi daudz Facebook grupās, kas bija saistīts tieši ar Tenerifi, atsaucās Olga, kura arī beigās kļuva par manu mentori. Mēs ar viņu online sazvanījāmies, izrunājāmies, kas ir tas, ko es varu piedāvāt, kas ir tas, ko viņa dara. Viņa vada mācību centru Tenerifē, Puerto de la Cruz, kur viņi uzņem grupas pārsvarā ar skolotājiem Erasmus Plus programmas ietvaros un pasniedz viņiem
dažādi veidi mācības, bet toskait arī par personīgo izaugsmi. Un te priekš manis jau bija pirmais tāds noderīgais punkts, jo iepriekš es pat nezināju, ka vispār ir tāda sistēma, kur skolām piešķir naudu, un tad viņas var braukt uz šādiem apmācību centriem. Un te jau man bija pirmais ieguvums, es sāku domāt, ok, varbūt es savu biznesu arī varu attīstīt kā šādu te apmācību centru. Un vēl šeit pēdējā piebilde, cik es esmu dzirdējis arī no citiem, dažreiz biedē tas biznesa plāns vai tas finanšu pārskats un SWOT analīze, un tad es taisījos šai programmai pieteikties jau iepriekš, bet tad man to zināšanu nebija tik daudz, un es arī bišķi nobijos. Bet vēlāk, kad es attīstīju pati to savu startupu un izgāju pāris pirms akcelerators, tad man bija jau daudz vairāk to zināšanu, tā kā tas process kaut kā mikrofons izslēdzās, likās process daudz saprotamāks. Līdz ar to es šeit gribu aicināt nebaidīties no tā un noteikti uzrunāt, jā, varbūt meitenes Sivitā var ar to palīdzēt, vai jums ir, es nezinu, kāds biznesa coach. Baiba Freimane slēdz skaņu ārā, es nezinu, kāpēc. Bet jebkurā gadījumā var prasīt atbalstu ar to, un tas nav kaut kas tāds, no kā vajadzētu baidīties. Nu, un tad mēs varam iet tālāk. Kā jau es teicu, es biju tur 3 mēnešus un aktīvi piedalījos izzinot, kā Olgas uzņēmums piesaista šīs te skolotāju grupas un palīdzot viņai arī ar marketinga jautājumiem un ar jautājumiem, kas saistās ar tiešsaistes kursu izveidi, jo tas ir tas, ar ko es nodarbojos savā uzņēmumā, un pats tas tā kā lielākais highlights, jeb augstākais punkts bija tas, ka brauca liela starptautiska, šķiet 40-50 cilvēku grupa no Ungārijas, Itālijas, Vācijas bija cilvēki, un Olga uzticēja man iespēju arī vadīt nodarbības šiem cilvēkiem, pašai tās gatavot un 5 dienu garumā ar viņiem strādāt, kas bija priekš manis tāda ļoti iespaidīga pieredze, jo līdz šim es biju strādājusi ar grupām latviešu valodā, bet ne angliski un ne klātienē un ne 5 dienas pēc kārtas tik intensīvi. Tā kā tas bija patiešām ļoti milzīgs un fantastisks ieguvums. Un otrs arī tas, ka viņa kā mentore ļoti vairoja to manu pārliecību pašai par sevi un savām spējām, savām prasmēm un potenciālu attīstīties tālāk, tā kā dodot man atgriezenisko saiti, ļoti pozitīvu par to, kā es šīs nodarbības vadīju un kā man tas izdevās, un arī man pašai tas cēla to tādu foršu pārliecību par sevi, kas mums kā jaunajiem uzņēmējiem ir ļoti svarīga. Un tad varam paskatīties nākamo, turpinot par tiem lielākajiem ieguvumiem, ņemot vērā, ka mans mērķis bija tieši tā attīstīt manu uzņēmumu starptautiski, tad es nolēmu, ka es rīkošu klātienes workshopu, jeb darbnīcu, jeb semināru turpat uz vietas. Un tas bija patiešām tāds kaut kas ļoti bailīgs, jo es pat Latvijā tādu klātienes pasākumu nebiju rīkojusi, bet es nolēmu, ka es to darīšu. Vienkārši, lai izaicinātu sevi un lai par maksimumu izmantotu šo pieredzi, un beigās man izdevās savākt grupu ļoti starptautisku ar cilvēkiem no Ukrainas, no Horvātijas, no Čehijas, no pat Latvijas. 2 meitenes pieteicās, kas dzīvo tur, kas bija ļoti interesanti. Un arī attīstīt savu mājaslapu un savu piedāvājumu angļu valodā. Un tas bija tiešām ārkārtīgi vērtīgi. Un arī tas, ko es jau iepriekš minēju, vispār tas redzes lauka paplašināšana, kādā virzienā es varētu attīstīt savu biznesu vai arī sevi kā starptautisku neformālās izglītības treneri. Es pat sakonektēju un pieteicos uz pozīcijām pa Eiropu tādos vēl citos centros, kas arī ar šo nodarbojas, un noteikti šis ieraksts arī CV. Manā, ka es esmu bijusi šajā uzņēmumā, iekš Erasmus for Young Entrepreneurs, ir ārkārtīgi liels plus. Un
galu galā tas varbūt vēl lielākais ieguvums ir tas, ka tur esot, lai vai cik varbūt tas neliktos smieklīgi, bet es satiku vienu skolotāju no Latvijas, kura arī strādā ar šiem Erasmus projektiem, un tagad mēs sadarbībā ar viņu organizējam skolotājiem mācības Madridē šī gada beigās, kas ir reāli ļoti taustāms un izmērāms ieguvums no šī brauciena mana biznesa attīstībā, un tas ir super, truper forši. Nu, lūk, un tagad varam iet tālāk un pastāstīšu jums par dažiem saviem ieteikumiem no pieredzes un kļūdām vai kaut ko būtu droši vien vērts ņemt vērā un par ko varbūt jūs neaizdomājieties pirms jūs tur neaizbraucat. Pirmais, ko es jau teicu, ļoti skaidri iesaku katram nodefinēt, kas ir tas, ko jūs vēlaties iegūt no šīta brauciena, lai tas nav vienkārši tāds izklaides pieredzes apmaiņas brauciens, bet patiešām, kāpēc jums tas ir svarīgi, cik tālu jūs vēlaties attīstīt savu ideju tajā konkrētajā laika rāmī, kāda būs mentora loma tajā, ko jums būtu svarīgi no viņa saņemt. Un tāpat arī vienalga, vai jūs braucat uz 3 vai 6 mēnešiem, arī ārpus tā sadarbības ar mentoru ļoti skaidri nodefinēt savus mērķus. Kur atbraucot atpakaļ uz Latviju, es vēlos būt tik un tik tālu pavirzījies. Tur ir vesela coaching zināt, kā to izdarīt, bet arī programmā ir coachi, kas palīdz ar to strādāt, un arī man šķiet, ka tā dokumentācija, vai kā viņu pareizi nosaukt, ko ir jāiesniedz, lai jūs vispār varētu pretendēt uz šo programmu, tas arī ļoti palīdz, jo tur ir nepieciešams salikt konkrētu plānu, kā tad jūs sadarbosieties ar savu mentoru, kas ir jūsu sasniedzamie rezultāti, un tas palīdz pašiem priekš sevis arī. Tad nākamais, ko Elizabete arī teica, un es to varu pasvītrot ar 5 svītriņām, ka tiešām ļoti rūpīgi pārliecinieties, vai jums ar mentoru sakas. Es pat ieteiktu sazvanīties vismaz 2 reizes un ilgāk parunāt un pajust un nesasteigt šo procesu. Un, ja jums ir kaut kāda sajūta, ka varbūt kaut kas tur īsti nav, tad neignorēt to, bet turpināt veltīt laiku un tomēr pameklēt to mentoru. Jo tas būs ļoti, ļoti nozīmīgi, tad, kad jūs aizbrauksiet. Un tāpat arī, ja jūs, piemēram, izvēlaties nevis braukt pie mentora, lai vai kur viņš atrastos, bet izvēlaties braukt uz kaut kādu konkrētu vietu un tad meklēt mentoru, tad ļoti rūpīgi izpētiet kultūru un klimatu un laikus sagatavojieties un parunājiet ar cilvēkiem, kas tur dzīvo. Jo es it kā ziemā aizbraucu uz Tenerifi, kas ir Eiropas vissiltākā pilsēta, jo ģeogrāfiski tā vispār atrodas ļoti tālu no Eiropas, bet izrādījās, ka tas klimats tur bija diezgan augsts, un tad bija jāpieiet ļoti kreatīvi, un rekur jūs varat redzēt jākarina segas uz durvīm, ar kurām pūta vējš, un visādi tur jāmenedžē tas, un arī te ir 2 mazi drauziņi, šie gan ļoti maziņi, tur bija ārkārtīgi daudz ķirzekas, ar kurām es personīgi neesmu ļoti labās attiecībās, un viņas līda iekšā pa logiem, un tad viņas vajadzēja likt kastītē, un, tur tāds vesels tās, tā kā rūpīgi tiešām izpētiet, kur jūs braucat un vai jums tur būs ok. Un vēl runājot par tādām saimnieciskajām lietām, arī ir jāplāno izmaksas, jo tas ir brīnišķīgi, ka Erasmus atbalsta mūsu jaunos uzņēmējus ar šo stipendiju. Bet tomēr tās izmaksas citās valstīs ir arī krietni atšķirīgas no Latvijas, un, piemēram, tajā pašā Tenerifē, kas ir daudziem iemīļots galamērķis, ir ļoti grūti un ļoti dārgi atrast dzīves vietas opciju. Līdz ar to, piemēram, arī kā mēs procesā izdomājām, šeit jūs attēlā redzat augšējā labajā stūrī Intu, kura arī piedalījās šajā programmā. Viņai bija savs mentors, un mēs vienkārši braucām kopā un dalījām šīs te dzīvokļa izmaksas. Un es zinu, ka arī citi cilvēki tā dara, un tad tas ir tā kā reālāk viss izdarāms. Un noslēdzošais,
ko es būtu varbūt vēlējusies vairāk izmantot, un tagad to sapratu, maksimāli socializēties un tīkloties un networkot, tīkloties, jo, kā jau es minēju, es iepazinos tur ar šo te skolotāju no Latvijas, es iepazinos ar vēl vienu skolotāju no Itālijas, un ar viņām abām mēs pēc tam satikāmies Latvijā, jo viņas arī savā starpā tur izveidoja sadarbību. Un tāpat arī, piemēram, es tikai pašās beigās secināju, ka mans kaimiņš manā dzīves vietā izrādās arī nodarbojas ar līdzīgu biznesa modeli kā es, un var man ļoti daudz vērtīgas informācijas iedot un izstāstīt par to, kā tas viss strādā. Un tāpat arī ikdienā latviešiem bieži ir tā kuslā īpašība, ka, ko es tur iešu un tā, bet nē, ka vajag to pārvarēt un izmantot šo laiku, lai maksimāli savāktu kontaktus, kuri nākotnē var būt jūsu sadarbības partneri vai klienti vai kaut kā vēl palīdzēt attīstīt jūsu uzņēmumu. Un noslēgumā tas kopsavilkums, ka es nezinu, cik daudz no jums varbūt ir bijuši Erasmus apmaiņā studiju laikā vai neesat tādā bijuši, bet šis noteikti nav tikai biznesa izaugsmes un attīstības ceļojums, bet primāri tas ir tāds personīgās izaugsmes ceļojums, jo tu esi citā vietā, tev pašam ir viss jānomenedžē, jātiek ar to galā, jārisina kaut kādi izaicinājumi, un tas ir ļoti tā. Tas nav viegli, bet tas noteikti norūda kā personību, kas jebkuram jaunajam uzņēmējiem ir ļoti vajadzīga un neatsverama dzīves pieredze. Un kopumā es redzu, ka es noteikti un ar lielu prieku turpināšu kā mentors, atbalstot arī un uzņemot, piemēram, no citām valstīm cilvēkus savā uzņēmumā.